Man ir patiesas prieks par otrā tiesneša ētikas komisijas atziņu krājuma iznākšanu. Citstarp arī tādēļ, ka tajā ir apkopotas atziņas par to laiku periodu, kad ētikas komisijā darbojos arī es. Atļaušos izmantot šo iespēju, lai izteiktu novēlējumu jaunajai grāmatai. Un to es mēģināšu darīt juristu vislabākajās tradīcijās, proti piepildot nenoteiktos tiesību jēdzienus ar saturu un piemērojot visas iespējamās interpretācijas metodes. Visiem it kā ir zināms, ko nozīmē vārds nobružāts. Tas ir kaut kas tāds, kas ilgi lietojot, varbūt pat nevērīgi, kļuvis nepievilcīgs, neglīts. Tātad šim vārdam ir negatīva pieskaņa. Tomēr vārds nobružāts, ja to piepilda ar saturu un turklāt vēl skata kopsakarā ar vārdu grāmata, var iegūt arī pavisam citu nozīmi. Proti, ja mēs skatāmies uz nobružātu grāmatu, tas mums drīzāk izraisa pozitīvas emocijas. Tas mums liek domāt, ka grāmata ir bieži cilāta, šķirstīta un pārlasīta. Un ja vēl grāmatā ir pasvītrojumi, atzīmes un grāmatzīmes līmlapiņu vai ielocītu stūrīšu veidā, tad tas mums vēl jau vairāk liek domāt, ka grāmatu ir vērts ņemt rokās. Tātad nobružāta grāmata liek mums domāt par tās vērtību un vajadzību, jo nobružātāka tā ir, jo vērtīgāka. Un jā, es runāju arī par tādiem gadījumiem, kad grāmata savu nobružājumu iegūs arī nevērīgas lietošanas rezultātā. Piemēram, lasītājiem izrādot savu neapmierinātību ar grāmatā rakstīto, nesavaldīgi un dusmīgi pāršķirstot lapas vai iemetot grāmatu atvilknē. Tas tikai nozīmē, ka grāmata izraisīs emocijas, proti nav atstājusi vienaldzīgu. Tātad, kad paskatāmies uz nobružātu grāmatu, varam izdarīt secinājumu, ka tā ir laba grāmata. Tajā ir vērtīgas atziņas un padomi. Ja uzmanīgi to lasām, tā mums var palīdzēt izvairīties no nepatikšanām, izvest cauri neskaidrības līkločiem, kā arī dot padomu, kā rīkoties nākotnē. Ievērojot visu iepriekš minēto, šim jaunajam tiesneša ētikas komisijas atziņu krājumam novēlu tieši šādu likteni – tikt nobružātam. Novēlu, lai katrs tiesnesis saskata šajā grāmatā iespēju augt. Novēlu atcerēties, ka bieži vien viss jaunais izrādās labi aizmirsts vecais. Un tādā gadījumā atliek tikai ieskatīties šajā grāmatā, lai to sev atgādinātu. Novēlu, lai mēs apzinātos, ka tiesneša ētika patiesi ir ļoti būtisks instruments mūsu rokās, kas pareizi pielietots stiprina gan tiesiskumu valstī, gan uzticēšanos tiesu varai. Kā bijusī tiesneša ētikas komisijas locekle un cilvēks, kas arī šodien seko līdz tiesneša ētikas komisijas darbam, varu apliecināt, ka šajā grāmatā ir patiesi vērtīgas atziņas, kas ir balstītas dziļā pamatojumā un kas savu aktualitāti nezaudēs arī turpmāk. Tāpat kā mēs, pieņemot lēmumus konkrētos jautājumos, meklējām padomu iepriekšējā atziņu krājumā, tāpat arī nākamie tiesneša ētikas komisijas sastāvi varēs šajā grāmatā ērti atrast atbildes uz daudziem jautājumiem. Varu apliecināt, ka šīs atziņas ir dzimušas vispusīgās diskusijās un deksmē par tiesiskumu un par tiesu varas kopējo tēlu. Tāpēc izmantojot šo grāmatu un ļaujiet tai kalpot kopējam labumam.